Pūru Baltics Burnout Challenge pats jaudīgākais mūsu pasākums šogad. Pirms lecam visā lielā mērcē gribu pateikt lielu paldies visiem skatītājiem un dalībniekiem, kas ieradās no visdažādākajām pilsētām, mērojot par 300–400 km, lai kopā piedzīvotu labāko burnout pasākumu Latvijā. Un ja godīgi, mums nebija ne mazākās cerības, ka uz šo vietu sabrauks tūkstošiem cilvēku ar tik labu garstāvokli. Nu ko, esat gatavi kārtīgam dūmu mākonim? Ies ļoti karsti, jo visi grib iegūt jaudīgās Pūru Baltics trofejas un ieiet vēsturē. Šogad ir arī mazas izmaiņas noteikumos, lai tiktu lielajā finālā. Sākumā dalībnieki cīnīsies pa 2 reizē, katrs savā laukuma pusē un spēcīgākais dosies tālāk. Un tad starp finālistiem tiks noskaidrots top 3 vietas. Bet pirms sākam, laiks sērijas atbalstītājiem. Pērkot lietot tačku, īsti nevarēs pārbaudīt, cik viņš daudz ir kūpinājis riepas, bet noteikti vai ir bijis sists vai griezts odometrs noteikti. Mūsu atbalstītājs un draugs Car Vertical ir saits, kur tu šeit šādi ievadot viņa numuru, vari pārbaudīt, kas tad ir noticis ar šo auto. Jo Rumbuls Perekup tev noteikti stāstīs, ka viss ir maizītēm. Šeit tu redz auto avārijas vai ar dokumentiem viss ir kārtībā, patieso nobraukumu, vai nav bijis zakts un tā tālāk. Es domāju, ka jau no galvas ziniet, kas ir Car Vertical, bet tiem, kas vēl nezina, tiešām tā ir štēle, ko ir vērts paprovēt, ja pēc lietot auto. Ja atskaita būs drāņķīgi, tad naudu dabūs atpakaļ. Aprakstā atstāšu linku, kur uzspiežot tiec automātiski pie 20% atlaides, un ja pazaudē linku, tad vienkārši atceries RWV ir mans atlaižu kods, ko var arī vienkārši saitā ievadīt. Bet tagad atpakaļ pie video. Ev, nezods kontentu! Bet pirmais tevī! Sagāja. Es esmu lepns ar tevi, ka tu šito dabūji pie dzīvības. Jā, pazies, no 12. gada pa taisno Back in the Future. Cik ilgi viņš to stāvēja? Man viņš gadu jau ir, bet viņš vēl no 13. gada stāv bez pielietojuma. Tagad pirmais tāds ugunskristības, es nezinu. Būs traki. Reāls seksīgs liverijs arī īstenībā. Jā, vecīgs. Jā, vecīgs. Šito nefilmē, šitais pats, lai nav jāfilmē. Stom. Es tā ko Jā, daru? vecī. Jā. Labi, lai? Šīdos trakos džekus jau mēs zinām, ne, no viena citu video. Jā, viņi ir atpakaļ. Jā, nu labrīt! Labrīt, priekulnieki! Jā, mēs abi esam, tehniski mēs esam priekulnieki. Tā varētu teikt, jā. Foršs nemaz nezināja, ka priekulē ir lidlauks. Tu toči nezināji? Nē. Tas, ka izdevās pierunāt Kristapu Blušu ierasties Priekulē tajos pašos datumos, kad Rīgā notiek lielākais Eiropas driftu pasākums, ir liela veiksme. Un vispār tik daudz interesanti dalībnieki pieteicās mūsu pasākumam, mēs jūtamies pagodināti, kā atbraucāt. Paldies jums! Plus šī bija unikāla iespēja redzēt slaveno Eurofighteri braucam pa Granti. Mēs brauksim parādē tulītās un visi pirmā, man liekas, tik iespaidīgi parādi būs ar interesantām tačkām Priekulē. Reko Arts arī ar manīm ir filmētājs Čovicīt, kam vienmēr jāsaka paldies par daudz visādiem kadriem, kurus mēs varam logos izmantot. Tā kā, večuk, paldies! Anytime. Tiku Krīsevs priekšā. Šī tā diena, kad arī Drift Master notiek, un mēs esam vieni no top Latvijas drifteriem dabūjuši uz mūsu pasākumu. Piedod, Elīna. Darbiņš jāmīl. Jā, bet forši īstenībā. Visi cieņi Priekulis, tā kā Kristaps tikko
nopirkt kā M4. Viņš reāli viss ar akmeņiem piesit. Kristof! Rītīgi forši. Visi cieņi visiem Priekulas iedzīvotājiem un viesiem. Forši arī parādē mūs te sagaidījāt. Īkar svētki nākamgad noteikti atbrauciet. Te ir forša atmosfēra. Ja Kristaps mans laika nesist akmeņas logā iekšā, būtu vispār pavisam forši. Reiku Mantiš jau! Lerijas bekoniņš! Lerijas bekoniņš! Braukt tagad ar šādu postu. Mēs tagad aizbraucam uz parādi, braucam apakaļ uz lidlauku un tagad vienkārši mēs paskatāmies te. Un vienkārši sveiki! Mēs skatāmies te un vienkārši ir pilns ar mašīnām. Tas nekas, ka paralēli ir Summer Sounds, Drift Masteri, bet vienkārši te ir tā, ka viss ceļš mēs vēl neesam pie lidlauka, kad ir jau pilns ar mašīnām. Mēs bijām rēķinājuši vismaz uz, kā jau tagad es redzu, 70% mazāk cilvēku te būs, bet te ir vienkārši jūra cilvēkiem. Tas ir wow! Paldies visiem, respekts tagad tādā festivālā. Jo, šis ir iespaidīgi. Paldies visiem, kas atnāca jau laicīgi, jau sāk. Cerams, ka mēs visi nesalaidīsim dēlī šodien. Perekups! Perekupčiks! Jo! Un pirms mēs ļaujam dalībniekiem pašaut vaļā, mēs ieskandinām ar savām tačkām. Jāparāda, ka paši arī varam uzcept to riepiņu. Tās sajūtas uzkūpināt ar Grantens džekiem vienmēr ir īpašas. Tik nereāli daudz cilvēku vienkārši. Tu šogā neesi? Nezot kontentu. Tā, šeit būs mūsu žūrijas spots. Man reku pa labi slavenais Kristaps ir arī. Viņš vērtēs prasmes. Tu būsi Barks vai tu tāds tā kā Saimons, ja pa X faktorā? Vaļīgs būšu. Vaļīgs? Jā. Tev ir kāds mēģināja uzpirkt iepriekš? Jā, bija viens, bet es neteikšu, kurš. Reku pa kreisi Raiborijs, viņš reku taisa savu vlogu. Tu neredz, ka mēs te jau runājam, ko tu lienas savu? Mēs svarīgi, čaļi sēžam. Svarīgi, čaļi sēžam. Svarīgiem čaļiem glāzīs lienos. Šņābi! Sāku paldies milzīgs visiem, kas šodien ir šeit kopā ar mums. Aplaus, redzam, tojās ar pādiņām, mums tiek ievilks BMR vilksa. Nu, ko šovs sākās? Mēs žūrijā esam atbildīgi par šovu. Dūmi ir Arči pārziņā, prasmes Bluša. Dizaina rekur Aiborijs skatīsies un ovācijas Dainels rekur. Nu, davai, maucam!
Tas ir garais! Viņš zina, kā uzkūpināt! Kurina šitas malats. Liekas, ka viņam vispār ir kaušuks uzliec virsū, viņam nebeidzās jau cik ilgi. Te viss cenšas katrs, kā māka atstāt iespaidu uz skatītājiem un žūri, un tiešām iespaidīgi gan paši vērķi, gan dažādi priekšnesumi. Bet, ja tev patīk, kā mēs cenšamies veidot tev saturu, noteikti priecāšos, ja piesakoši šim kanālam un nospiedīs to like pogu. Un paldies visiem, kas ir jau šī kanāla sekotāji. Ejam uz tām 100 štukām. Tas ir Alvis, un viņš skaita rīmes uz mašīnu. Viņš šo Pūru Baltics Burnout Challenge nes pilnīgi citā līmenī. Tas nav tikai burnauts, viņš izlaiž no mašīnas un sāk močīt pa mīķi. Te viss aug. Ar katru pasākumu tā latiņa iet uz augšu. Redzat, tur tas ir Kanēls. Tas ir mūsu šovmenis jau no pirmā pasākuma. Šis čels ir arī mūsu iedējais Kens Bloks. Es domāju, normāli šoviņu uztaisīs. Kā tev kompots īstamā? Kompakts tev? Kompakts necils pagaidām. Skatīsimies darbībā. Kā tev liekas, kā būs? Man liekas, ka mūsējs vinnēs. Kanēls? Mūsējs, jā, bet viņš vienmēr ir topā. Bet tu dzirdēji skaņu, ko tas tur nošņāts. Tā ka to nerunā, pasties, kā tas nošņāts. Kanēls cīnās pret Baltic Hot Boys. Tie ir jaudīgi džeki arī. Ew! Nu kā iet? Viņam vēķīgs ir iekšā, ka dūmus vēl vairāk nav ārā. Es saku, tā ka ventilātors stoli tev visu laiku pilnā iet. Nelaiž vaļā. Jā, Kanēls savā stilā. Tūlīt tur šķīdīs viss. Reiku brauks tagad Jānis Taukuls, kurš ir iepriekšējā Burnout Challenge čempions. Tā kā Reiku ir zemā žurka. Šī ir mašīna, ko es vairāk gaidīju. Tas ir Normons Švābe ar savu uzbūvēto Mercedes, kam ir vēl V12 motors un vēl bagažniekā turbīna. Viņš ir īstenībā latgaļas tiks. To vispār var teikt. Viņš ir latgaļas tiks. Tā kā šitā ir tēma. Man bišķiņ žēl. Dails man ir bišķiņ žēli šitajā cīņā. Ja Dails neparādīs kaut ko baigi, tad tur vispār bez variantiem viņa apēdīs tulīdās. Bet pirms mēs skatāmies, kā kūpina Mersis ar turbīnu bagūzī, gribu atgādināt par mūsu pūrbaltics.com bodi.
kur tu vari iegādāties mūsu šmotkas, krēklus, džempīšus, hūdijas, uzlīmes un citus labumus. Tā noteikti arī ir karstākā dāvana jebkurā gada laikā. Un pēc lielā pieprasījuma esam vēl izveidojuši ekstra čūpu ar limitētajām holografiskajām uzlīmēm, kuras droši ieķer, kamēr viņas vēl ir pieejams. Un paldies visiem, kas kaut reiz ir kaut ko ieķēruši no mūsu merča bodas. Šāds štēls palīdz attīstīt šo saturu, tikt pie jaunām kamerām, objektīviem un tā tālāk. Pūrbaltiks.com. Iečeko. Kā tev mērsīts? Labs, es gribu dzirdēt, kas tur būs. Bet tad dāls nāku es no 90-tajiem krāju naudu es 90-tajiem. Jikuja, sinuja, vakances dēļ, vai nu pat ielās plausti, vai nu te nezāles sēļ. Iespaidīgi! Un jā, te nav vienkārši uzkūpiņu dūmus un brauc mājās. Strādājam arī pie vērtēšanas sistēmas, un ar katru posmu viņi paliek labāk, un mācāmies arī no savām kļūdām. Tad kopumā katrs žūrijas loceklis atbild par savu kategoriju, piešķirot no 1 līdz 5 punktiem šādās kategorijās: dūmi, prasmes, dizains, skatītāja ovācijas un šovs. Un kas ir interesanti, tad labāko top 6 finālā būs vēl viens žūrijas loceklis, un tas būs mūsu maigais dildo pieskāriens. Ja dalībniekiem izdosies uzsist un nenogāzt mūsu dildo statīvu, tad tie būs vēl 5 punkti klāt. Mēs tagad parakstīsimies uz tām balvām, rekur uz karboniņa. Un to iestrādās iekšā balvā, kausos, un tad jau top 3 tiks pie ļoti iespaidīgiem kausiem. Mēs gribējām, lai nav kaut kādi parasti plastmasas kausiņi, un gribam tiem dalībniekiem iedot to sajūtu, ka viss te ir pa īstam. Un tas bija liels izaicinājums, jo ar šo pasākumu nepelnam un to visu daram no savām kabatām. Un tad internet dzīlēs satiku Haraldu, džeku, kuru satiekot sapratu, ka tas ir īstais džeks, ko mums vajag komandā. Un viņš nav kaut kāds džeks, kurš pirmo reizi kaut ko mēģinās metināt. Viņš Latvijā nodarbojās ar dažādiem interesantiem projektiem, gan metinot, gan savādāk realizējot dažādas nestandarta idejas. Viņam patika ideja, un saprotot, ka esam Pūru Baltikas situācijā, bija gatavs veltīt milzīgu laiku un atdevi, lai radītu, manuprāt, iespaidīgākos kausus, kādus esmu savā dzīvē redzējis. Es neesmu perfekts. Tu arī neesi perfekts. Mūsos visos kaut kādi mīnus eksistē. Sēžu skatos mājās, Obera 11, kā debils Emils, un dzirdu, kā semīs darās pakaļ, tur visiem ar plēdirmā, tāpat, kas kiteli. Var jau tomēr provēt emīs pārindīgs, kad skaļi kliedz. Tas fotoradars emīr. Ganža strādā tad, kad kādam laiks ir atpūsties. Alu strādā tad, kad laiks ir kādam kaut ko pierādīt. Vietu ierādīt var tikai kārtībnieks vai ierādnieks. Rīmumi mācīt var tikai ierodoties darbā rīt. T-O-M-S-K-L-O-N-E-N-T-S ir mans vārlīs pasaules malai rītā aiziet provē mani pierunāt. Par vakas pilda smilto talpu, ķerot savu alku, nepielūdzams esmu man tas Windows besī. Un SOS es sūtu zilās debesīs, maš palīdziet te bračkam, man tačkam urā pur, kad ģurģu laiks ir ekamata paka, vai tu vispār zini, ko tu dari? Ko tu dari? Ieraugot es smogu, satvērtu tam kreiso roku, nesaprotu viņa joku, tādēļ viņu šonakt moku. 3 Opleons ir asinīs, kad esmu balti pumbrek. Un mēs esam tikuši līdz unboxingam pirmajai vietai. Tātad tas, kas būs čempions Pūru Baltikas Burno Challenge, ko jūs līnijās jau redzēsiet, tas tiks pie vislielākās balvas. Es uzreiz gribu pateikt, ka man mājās neļauj turēt ne šādu, un šitas izstāsts vispār liekas. Bet garažā jau atrastos gan vietas. Šitas ir mutāns veči.
Šis ir pirmajai vietai. Šitā pacels kāds, šitā te augšā pacels un... Ir tāds pasmaks pasaules. Vai jā, pasmaks tā. Pats gribēja. Nākamreiz jāizdomā, kā skipēt par to rādīšanu, laikam bišķi mazāk par izvēli, ne? Iespaidīgi, veči. Tu esi pārspējis pats sevi. Labs. Tā, čau, prieks, ka tu esi atbraukus un tu arī pārstāv tā kā daļo dzimumu, vienīgā daļā dzimumu pārstāv. Čau! Čau! Kā tu liekas, kas tev pietrūka, lai tikt finālā? Nezinu, man jau likās, ka viss bija labi. Varbūt tas skills varbūt mazliet kā tās saulītes nesanāca tik labi, kā gribējās, bet vispārējais bija labi. Man ļoti patika, ka bija dūmu kombinācija, kā izstījās. Es domāju, ka būs daudz foršas bildes un klipiņi par to, kā tas vizuāli izstījās ļoti labi. Tur mazliet tikai pietrūka tev, tā kā bija labi. Rītīgi milzīgs paldies, ka esi šeit. 2-3. 2-3, jā. 2-3? Viss spēks? 2-3, jā. Mums likās, ka tev jauda bišķi pa maz ir. Jā, bet tomēr pasties. Kuru ātrumu? Ar kuru ātrumu tu tur kurināji? Pirmo. Jā, pirmo, jā. Varbūt, kur var atrast kaut kādas tu sociāli noteikti? Instagramā Viktorija Fībiga un TikTokā Latvijas Bimmer Sisters. Varbūt pārstāvās īstumā var par savu mašīnu izstāstīt. Kā tu izdomāji, ka tu būsi čīksa, kas gāzīs ar bumeru un driftos un tu tīsi saulītes un tā tālāk? Es kopš mazotnes spēlējos ar tajām mašīnītām Nelellēn, tā kā tas jau kopš mazotnes, bet nezinu, kaut kā īstenībā sapazinos ar puisi, mums abiem interesēja mašīnas, un tad man vēl nebija pat tiesība, kad es nopirku to žurku. Es nemācēju braukt ar manuāli, un tad 2 gadu laikā tagad es esmu te. Nopirku viņu pavisam bēdīgu, uzcēlu visu. Tagad tik mācos pirmās sacensības, tad jau viss tikai priekšā. Šīs pirmās viss cieņa, jā, tad gaidām tev vēl ciemos, jā, paldies. Kur vēl viens Perekupčiks YouTubers pie mums ir. Čau, Ecī. Baigi labi, tev viss gāja. Kas tev pietrūka, kā tev liekas? Man pietrūka drosmes, jo varēja skatītājos ielidot, un es to negribēju, tāpēc atlaidu. Un tur tie 4 punkti arī palika. Bet galvenais, ka bija dūmi, bija foršs pasākums. Mašīna ir beigusies nedaudz sīkums. Kas tev beidzās? Man beidzās stūras pastiprinātāja siksne un ģeneratori līdz ar to. Mašīnas nebūtu uz nākamo pasākumu, bet ļaušu citiem parādīt sevi, lai jums ir šaus forši. Bija ļoti agresīvi, ļoti forši. Man patika tavu performance. Skaidrs, ka tas, ka tev nogura pāris reizes, tas tev, man liekas, iegāz. Bet varbūt tu var pāris vārdos izstāstīt par mašīnu, jo dzinējs ir iespaidīgs tev. Jā, mašīna jau būvēta jau kādi 5-7 gadi atpakaļ, iepriekš bija atmosfērā. Tagad ar 2 turbīnām no 7. sērijas BMW 38 virsbos. V12, 5.4 motoru. 0,8 bāri, 750 zirgspēki gandrīz un 1100 ņūtoni, tā kā griežās baigi forši. Jā, un kas tagad, viss ir sabūvēts, nav vairs nekāda plāna, tikai jābrauc, jā? Tagad tikai jābrauc, ja dabūt foršu sponsoru, tad varbūt Samsonus uzlikt, tas ir tāds, kur mērķis tiekties augšā, jo Vaisvaps ir, stūrējās smuki, tikai treniņi jāmauc, un tad jau būs forši. Ja kāds vēlās šito te mutantu atbalstīt droši, kur var, ja tev grib kāds piesakot, jo zini, Džeks ir YouTubers arī, kur tev var piesakot? Droši piesakot man YouTube kanālu Arturs Miškenis, paldies, uzreiz jau iepriekš, tā kā, un piesakojot Vītolam. Veču, ka pirmkārt apsveic tev ar finālu. Jā, paldies. Kā likās, vienos vārtos finālā, vai kā? Plus mīnus, es ar mašīnu bišķi pacīnījos. Kas bija? Mums bija savstarpējās, tā kā, zin kā, tie mazie dzīves sīkumi, mums bija tāda, tā kā. Bet tā viss sagāja, mašīna savācās, saņēmās, es saņēmos, viss it kā sagāja. Davai ātri minūtē izstāst, kas te vispār ir. Cilvēks skatās vispār to turbīnu brīnās, kas ir aizmugurē. Izstāst ātri. Tas ir 12. gadā būvēta mašīna. Čalis saņēmās, uzbūvēja, kamēr citi domā, Čalis uzbūvēja.
V12 no Bambi, tā kā Miškīs, gandrīz vai tikai bišķi vecāks. Un šeit te vēl ir salons Kobra, uzreiz Kobra. Un Skānijas turbīna. Skānijas turbīna? Jā, Skānijas, 5. holsets. Nācis pat taisno no Skānijas ārā. Intercooleris arī vēl no Skānijas. Pieži kaut kāds riktīgs hibrīds, tas ir hibrīds. Es nezinu, ko ar viņu darīt, man ir bail no tās mašīnas, mēs ar viņu tāpēc vēl strīdamies, izrāda raksturu, es viņai, viņa man. Iespējā, kas viss tur, kā tas viss tur ir izvilkts uz priekšu? Tev starp kājām nāk jauda. Jā, tuči nekur ir. Te ir lielā truba, tas ir dzēsāšanai, redzi. Te, kur šitā aiziet. Te ir ārā. Nu, projekts ir pabeigts vispār? 2 nedēļas un ir pabeigts. Mēs pabeidzām. Viņš bija neejošs, viņš bija bez paskata, bez nekā, bez purna. Un tagad mēs esam uztaisījuši mašīnu. Ejošu, viss skaisti. Tu esi viens no trakākajiem džekiem, ko es pazīstu, kas ķūnē kaut kā iet pilnīgā kaut kādā kosmosā. Kristapam, Blušam, mēs sakam, tur ir turbīna. Viņš saka, ko? Kā viņš? Ko viņš tur ir izvilcis? Pats Blušs brīnījās. Džeks, kas būvēja tā kā jaudīgākās drift tačkas pasaulē. Man mašīna stāv darbā visu laiku vēl riepās. Tā kā vienkārši stāv. Un kad klientiem nav, kamēr maina riepas, viņi var viņu apskatīt. Pilnīgi neviens, tā kā atverot haubi, tā kā ir klusuma brīdis. Neviens, tā kā kaut ko tādu, es neesmu redzējis, tā kā Amerikā kaut kādus trakos video. Un es pats ar tādu braucu. Viss cieņa pa uzņemšanos, reāli krūti. Dāma nav dusmīga, ja tu visu laiku kaut kur esi projām? Laima pirmo, tā kā es nopirku, 3 dienas ar mani nerunāja. Tā kā 3 dienas. Bet tagad palīdzēja krāsot, sagatavot, visu izdarīt. Tā kā saņēmās. Veču, ka veiksmi finālā, ja? Jātiek pie viena no tiem iespaidīgiem kausiņiem, ne? Jā, diezgan kārtīgi pastrādājis tur Karāls ir. Jā, paldies tev. Tāda vienkārši trakumāja te iet vaļā. Cilvēki ir vienkārši jūra, tā kā tāds festivāls. Gribu katram no jums pateikt paldies par to, ka jūs te esat, tērējat savu laiku, brauc skatīties, kā te džeki svilina riepas. Super, paldies jums liels. Tiešām, no sirds paldies. Paskatieties, mums te ir arī ēdinātāji un vienkārši milzīgs rings. Sorry, nākotnē mēs noteikti mēģināsim vairāk ēdinātājus paņemt, lai jums nav jāstāv rindās. Tagad mēs pavērtēsim eksotisko parku šeit. Starp citu, es braucu ar šitādu te Mostēra saucās Liepājā ražos, redziet? Var uz sotak gāzt. Nu kā pusfināls, kā bija? Domāju, ka būs pretinieks, nesanāca. Viss reāli nomīs no tevīm laikam? Cerams, ka nē, bet bija jaunas riepas nobrauc, jau bija plānots tā nobrauc. Nu, tagad fināls ir, tu esi ticis iekšā diezgan viegli, bet tu esi čempiņš. Tev ir kaut kas sagatavots finālam? Es ceru, ka jā, mums te ir mazs plāns, bet vai sanāks, tad jau redzēs. Cerams, ka sanāks. Būs interesanti. Varbūt var pāris vārdās izstāstīt, kas pa motoru, kaut kāds stāsts minūtes garumā. Parasta ziemas misene, kas lēnām pēc 2 ziemām pārtapa par vienkārši ielas misenī, kas var skati neej, jo nebrauc nekur. Trīnieks, bija 2.5, bija 2.5 ar kompresoru, pēc tam 2.8 un tagad trīnieks. 8 reizes krāsots, tāpēc ir tik krāsains. 8 reizes, jā. Kā uzliec detaļu, tā jākrāso. Es uzreiz nokrāsoju visu, lai košāk. Nepatīk sudrabs, bet viņi tāpat redz. Maksimāli zems, desmitnieki diski, visi 4, braid beņķis, nekā. Polī piekares pat nav pa lielam. Brauca kāds ir, patīk tāpat. Nebrauca tur baigā rezultātu, bet kā sanāk. Prieka pēc. Poši, veču, ka gaidām tev finālā, lai tev veicās. Jā, paldies. Nu, Džeki, kā pasākums?
Nu, zin kā, pabraukāties jau gribās, un te vismaz to var izdarīt forši, for fun, legāli un nečakarēt citiem prāti, pavadot foršu laiku ar savējiem un reāli krūti bomba. Jā, tās pozitīvās sajūtas, ko tu sniedz skatītājiem, tas vien dara tādu kaut kādu gandarījumu iekšēji, un forši, ka tādi mazie staigā riņķi baigi fano un liek viņus motivēt uz kaut kādiem foršākiem darbiem nākotnē un nenodarboties ar to, ko nevajag nodarboties. Tā kā, jā, forši iekurināja, protams, bišķiņ sanāca šaiz ar dzēsēšanas sistēmu, izšāva ārā trubas, bet neko, Kārlis tika tālāk. Un finālā jau mēs iekurināsim kaut kādas krāsainās riepas, mēs to pataupījām vēlākam. Forši, es domāju, ka mēs te augam visi kopā, un mēs jūs gaidīsim arī vēl atkal ciemos, jo rītīgi krūti redzēt, ka šī tādas tačkas arī parādās šajā te galā. Cilvēki var apsīties un tā tālāk, tā kā viss cieņums, jā. Kur jūs var atrast, varbūt tiem, kas varbūt ir kāds vēl, kas nezin, kad šie džeki tā es rītīgi nīk no satura. Kur jūs var atrast? Mēs esam Baltic Hot Boys. Mūs var atrast TikTokā, Baltic Hot Boys, mūs var atrast Instagramā, mūs var atrast YouTube, mūsu YouTube kanāls Baltic TikTok. Baltic TikTok Boys. Baltic Hot Boys, jā, YouTube kanāls, bet mēs tur liekam angļu valodā kontentu. Galvenais jau ir tas, ka tev ir pašam prieks par to, ko tu dari. Un mēs neesam striptīz komandiekas. Tev vajag, Džeki, pasāst katrs pa savu taču ātri. Tad kur mums ir divas diezgan identiskas mašīnas, jā? Varbūt tu vari izstāstīt kaut kā īsti par savu mašīnu. Īsumā par manu auto. Tas tika izdarīts ļoti īsā laikā. Tās visas pārvērtības, ko jūs vizuāli redzat, mēs viņu nopirkām aprīlī un pabeidzām reāli pa 1,5–2 mēnešiem, sakrāsojām, visu sadarījām, lai abas mašīnas izskatītos maksimāli identiski vienādas. Mašīna ir 500 zirgiem. Diezgan nopietnas aparāts ar kaltām iekšām. Motoru būvēja cits čalīts. Protams, ir ļoti daudz vēl darba, kas ir jāizdara, un, kā jūs jau redzējāt, tur ar dzēsēšanas sistēmu sanāca šaizi. Un, jā, tā kā darbi vēl top, un būs, jau redzēsim kaut kur arī lielajā trasē, lielos dūmus un lielo ātrumu. Mans 46. sedans, E46, pre-facelifts MPS2 B28 Double Vanas turbo motors, GT30 turbīna, brauc, diemžēl, uz etanolu, 2,19 litrā, sēdfejs. Jā, keramiskais sajūgs, tur kārba ir bišķi pastiprināta, puses krutākas uzliktas. Tā ir plus minus 400 zirgi. Braukt var tāds studenta auto. Normāls studenta auto, pat dārgo, jā. Cik tu bieži kaut ko salauz tur? Paldies Dievam, šitos te man sponsorē sponsors, un es viņus varu visu laiku mainīt bieži. Cik diezgan bieži salauz, ne? Šitā eventa atkal būs jāmaina. Viss čil. Šīdie tēs, par šīdiem runājam. Literīši, jā. Viņi ir diezgan zemi. Davai. Rekur tagad pamēģinās Džeki pavilkties. Skatītāji, rekur. Nē, veicīt, lai izdodās. Kā tev liekas, paņems viņu vai nē? Mierīgi. Tu redzēji, kas par riepām viņam ir? Man tas neuztrauc. Man lielāka riepa. Vai turās, jā? Kā tev liekas, vinnēs viņu? Redzēsim. Pagaidām. Šies ir Dainis slavenais no Twitcha. Jā? Pareizi. Liekā, jā, veču. 1, aiziet! Dainis izcēl! Bet tu redzēji, kāds tur tas aizsūp prom? Mūsu sākums bija cerīgs, būs paņēma. Redzēji, kas Dainim par riepām bija? Tur arī diezgan tāds protektors. Tik riskāda ārbu, voluķers, labs ārbs. Viss cieņi jau īstenībā. Aplaus, aplaus! Bet tagad, dāmas un kungi, top 6 lielā cīņa. Visi viņi jau ir uzvarētāji, jo ir tikuši lielajā finālā, bet 3 no viņiem tiks pie īpašajiem Pūr Baltikas kausiem.
Beidzās kaut kas? Man liekas, redaktors izšķīja. Re, kur viņa? Jā, davai, mauc, Aļa! Jā, davai! Man kā kroči jātīt tagad pašam būs. Jā, davai! Davai! Baigi žēl, ka beidzās. Šis kopā būtu diezgan... Kā tev šī tāda performance? Mēs jau skatītā ovāciju. Šis iebrauciens, kā man patika. Tāds drūms. Bet ir reku repiņš. Tas ir mūsu šovmens Kanēls. Jā, nu kā tagad kompots? Kompots labs. Kompots, man liekas, šodien maksimālās balvas tikko dabūja. Šitas bija jaudīgi, jā. Pareizā vietā, pareizi. Pareizi pie žūrijas piestūrēja, ne? Piestrādāja pie žūrijas, jā. Kā tev, Jānis? Jānis, labi, bet šitās nav burnout prasmes. Mēs te neskatāmies uz driftu. Tā kā kaut kompakts vinnējs, tev teikšu. Jā, šits tik daudz punktus nedabūja. Tev pa daudz driftoja? Pa daudz driftoja, te vajag burnautiņu taisīt ritīgi. Burnautiņš ir tā, kad vai nu radiators vai rieps. Vai nu radiators vai rieps. Garais, kas tev nomir tur pa vidu? Dzēsēšana, nu cik tā var? O, reku i! Jā. O, Сократись, теннис, Каспер, точно не, не шито, опа, нихуя, эрцитиш, така
vērpjās uz mērķi. Bet mani neapmāna, bet mani nepamana, bet mani neapmāna, jo mani nepamana. Ar sūdu dzīri nakuj, es labāk ej nakuj, ar sūdu tiesu nakuj, pa acu un divu atku. Pēc reģim meneļējiem, es tev vēl kaut ko mēģinu, un pabukošu par visiem jums, kas te deklarē ceneri. Normāli, Vecīt? Nezinu. Vecīt, labs brauciens! Un pasēdies, kas ir pats galvenais jaudai vispār, ja? Iečukojiet. Tas ir iemesls visam šitam te trakajam braucienam. Nē, malič, afigēm. Sorry. Tev viņu pa pastu atsūtīja. Šitas tev kā medāls. Re, kur Reinis Ozoliņš atbrauc pie mums, izgāzīsim plīdās trasītē. Večuk, čau! Jau! Prieks tevi beidzot satikt arī ar kameru rokās. Jā! Nu, pašāsim vaļā? Davai. Davai, Večuk! Davai! Reinis Ozoliņš bija kā viens no īpašajiem viesiem un viss cieņa Džekam atbrauc un uztaisīja kārtīgu šovu mums. Noteikti atrodiet viņu arī YouTube kanālā Reinis Ozoliņš un piesakojiet viņu YouTube kanālam. Džekam ļoti labi tā štēle sanāk. Andri, savādāk, es jau nevaru jums kušiņā. Mēs brauksim ar Latvijā iespaidīgāko drifta tačku. Šitas būs tavs tāksis, Vecīt. Jā, super. Jā, rek, būs tev ķiveri. Paldies tev liels arī, kad palīdzēji, lai viss būtu riktīgi čotki, Vecīt, jā? Ir 5, Tagad jau... Jā, tagad tu vari kāpt jau iekšā. Nāj, turēt. Paga vēl, ne? Visam 105. Lai izdodās. Jā, Andrs palīdzēja te atved visus tos žogus, tur salika visus tos nožogojumus, tās visas, kur var pakāpties un vispār viņš ļoti daudz ko īstenībā izdarīja, lai mums te, viss sanāk. Vecīt, paldies, ka tu ziedoji trasītē un tagad tu esi uzvarētājs un izgāzīsi tāks. Kāds sajūts, Vecīt? Forši. Kā pasākums? Ideāls. Ir labs, jā, lai tev labi braucam. Šitas čals zin, kā jābrauc. Šis zin, kā jābrauc.
noteikti jāpasaka milzīgs paldies visiem trakajiem atbalstītājiem gan pie YouTube ekrāniem, gan klātienē. Tiešām esmu ļoti priecīgs, ka man ir tik jaudīgi un pozitīvi skatītāji. Jūs rīktīgi uzlādējat man bačas, un bez jums nekas tāds neizdotos. Esam visi kopā viena liela Pūra Baltikas ģimene un darām kopā lielas un jaudīgas lietas. Jauns čempions. Jā, man ir aizdomas. Kurš? Taksis? Liepājas taksīs? Meklējiet Liepājas taksīs. Pūrnavs Challenge 2022 uzvarētājs uz pirmā piedestāla pakāpiena visaugstākā pirmā vietā Aigārs Mucurs! Jā, ar Volvo, ka viņš nomira mašīna ātri. Super, paldies! Uzkāp gatavs pacelt visu. Jā, mani prieks. Kausu! Paldies! 1-9 rullē! Tā, Eju, kā pasākums? Īstenībā pasākums afigents. Un pirmo, ko es gribētu pateikt, tev, protams, lielo paldies un Zanei par jūsu uzņemšanos šito visu. Mēs piedalījāmies nedaudz, bet nezinām, cik tas, bet visu šito redzēt apkārt, vienkārši visu cieņu. Paldies tev. Visu cieņu tiešām novērtējam un pasākums izdevās uz 100%. Dainēl, kā tev pasākums tāds nobeigumam? Ļoti labs. Pasties, kāda man somiņa. Tev viss normāls, šis rozā un... Stilīgi somiņa, bet pasākums ļoti labs. Zanīt ir mālācīs. Mēs jau arī. O ne? Nē? Jā, mēs arī, jā. Bet Zāni jau paņēma uz sevi visu. Zāni tādu turam sauli. Parapām. Es te beigās visiem jautāju, kā ballīt, kā pasākums. Cieņu. Visu cieņu Zanei, visu cieņu tev un visiem pārējiem, kas pie visu tā piestrādājas. Vienkārši es šokā īstenībā. Nebija neko tādu tik ahujienu gaidījis. Iespaidīgi cilvēki daudz un no paša dalībnieka puses nenormāli līmenis pacēlēs no pirmās reizes. Kā jau viņi teica, viņi vairs nezinu, ko trešajā reizē darīt, vai ceturtā vai piektā, kad būs. Nezinu, tur teica, bungas varbūt jāapspēlē uz jumta mašīnas. Bet es viņiem teicu, galvenais ir burnauts. Pārējais ir tikai elementi, bet rīdīgi krūt, rīdīgi. Kā bija žūrijā? Forši bija. Nē, kā bija tiesāt grūti, tu biji atbildīgs par dūmiem. Man tev vismā, tā viegli, ne? 1 līdz 5 izdomā. Jā, man bija īstenībā diezgan vienkārši variants. Kam vairāk, tam arī, vai lielāka tā atzīme, kam mazāk, tam mazāk. Tā kā es domāju, grūtāk varētu būt tieši kādam, kas tur bija pa šovs arī. Jā, šovs bija manējais. Šovs bija arī viegli. Jā. Pa stilu. Tev, man liekas, jebkurš bija viegli. Vienīgi, kā Kristapam bija pa to tehniku. Viņš bija baigi stikti noskaņots uz to, ka jābūt burnotam, nevis driftēšanai. Bet viss bija afigeni. Visi forši. Paldies tev. Jā, es te beigās visiem prasu, kā tad bija. Kā pasākums? Ļoti labs, ļoti sirsnīgs, dvēselisks un tieši tāda man patīk. Vispār bez stresa un čiliņā. Kā tev liekas, čaļi arī pielika mazliet, lai varētu tomēr tikt pie tā kausiņa, ne? Es domāju, ka noteikti kāds pacentās. Es domāju, varbūt pat tāpēc te pat vairāk varbūt kāds kaut kādas figūras taisīja, jo mēģināja kaut ko man parādīt, bet viņi aizmirst, ka tas ir burnāls, nevis drifts. Es pats to aizmirstu no sākuma un tikai otrajā daļā atcerējos pa īstam. Principā tu žūrijā bija strikts par to, lai, ja ir vairāk drifts, tad tas nav īsti nerulē, ka tomēr ir burnautam jābūt, jā? Burnautam, jā, ir ritīgi jākurina, ritīgi jābūt dūmiem, jābūt akšanam, skaņai un viss, bet tā virpuļot, tas jau, kas tur vienkārši akmeņi lido un putekļi. Burnautiņš ir burnautiņš. Milzīgs vēlreiz paldies, ka Drift Master laikā tu biji šeit, veicīgi. Vispār. Un te arī man dāma un galvenā organizatora, bez kuras vispār nekas nebūtu noticis. Paldies tev tiešām milzīgs, kad uztaisīji pasākumu. Kā ir šitādi pasākums organizēt? Traki. Kas ir grūtākais? Tā, lai cilvēki, mēs jau to zinām, bet apmēram skatītājiem to sajūtu iedot. Jo viss ir, mēs neprasījām ieejas maksas, mēs visu taisījām par savu naudiņu ar kaut kādiem atbalstītājiem. Mēģinājām visu uztaisīt, ko tas nozīmē bez naudas uztaisīt tusiņu. Ir grūti.
meklēt, kas atbalstīs, palīdzēs. Bet pats stresēnākais bija tad, kad cilvēki sāk plūst un es negaidīju, ka būs tik daudz. Tas man uzdzina paniku. Bet tā viss forši. Forši, ka bija cilvēku komanda, kas palīdz. Bet arī viņiem tā bija pirmā reize, varēja just. Tagad Renčiks. Un tā, kad visu laiku ir jāapļauj skriešanā un visu laiku kāds jābaks, tu ej tur, tu dari to un viss tāds, jā. Bet tu to izdarīji, afigēni. Šautauts Zanei, viņi reāli pašā vaļā riktīgi labi. Mazs šautotiņš Mospērā, ja es pareizi izrunāju. Klaus Ašmans, mēs esam bijuši klases biedri. Viņš ražo Liepājā šitādas te vērķis, un gan Zana, gan es mums sanāca pabraukt šodien, lai tiktu visur ātri. Un šis te vērķis ir ritīgi ātri. Viņš var 100 km attīstīt, viņš var rātā paraut. Principā elektriskais kaut kāds krosinieks, kaut kāds, nezinu, skūteri krosinieks, hibrīds. Tā kā, jā, šitādi vērķi top Liepājā. Es domāju, mēs kaut kāds brīnums viņiem uztaisīsim, bet, paldies, Klau, paldies, ka iedeva pagaņāt šodien šitos vērķus. Jā, arī izstāst, ka neko nesaplēsām. Tāda tēma šitais vienkārši es tikko neredzu. O, dragreiz ar Robi? Nē. Opa! Šitā viss sūds sākās, man liekas. Es tikko teicu, ka mēs neko neesam saplēsuši, bet, Jā, un nobeigumā gribu pateikt milzīgi paldies visiem, kas atbrauc, visiem daudzajiem skatītājiem. Es domāju, ka šis te pasākums un ideja tikai aug un attīstās. Un, ja tu skaties tagad un domā, es baigi gribēju būt šeit, jo, visforšāk tas viss izskatās uz vietas, tā kā tev noteikti ir uz vienu šādu pasākumu jāatbrauc un jāpiedzīvo šīs, tā kā noteikti seko informācijai, noteikti būs vēl šāda veida pasākumu un, es nezinu, sanāca daudz labāk nekā bija domāts un kur aizbrauc mans skūters. Un šajā brīdī man nospēr skūteru džeks ar smadzeņu satricinājumu, un es aizmirsu visu savu bazēnu. Gribu arī ātri pateikt paldies visiem brīvprātīgajiem, visai Priekulas pilsētai par foršo uzņemšanu, un noteikti atstāj komentāru, kā tev patīk šādu veidu tusiņu, vai gribētu arī nākamgad kaut ko tādu redzēt. Droši atbalst mūs un ieķer kaut ko no mūsu merčiņu pūrbaltiks.com veikalā, un tiekamies jau citos video.